zvans vēl joprojām skan pāri ezeram. Labvakar! Labvakar! Avo, Iepazīsimies, kā jūs sauc? Mani sauc Vita Miltiņēna. Jā, un no kurienes jūs esat? Vispār būtu dzimusi Rīga, bet visas manas senčas ir no Latgales puses un no Viļņas gubernijas. Un jūs esat šeit Rīgas domā, Doma dārzā, kas ir tātad Rīgas sirds. Un šodien ir baznīcas nakts. Kā jūs jūtaties? Ļoti forši. Es šodien jau pabiju Sapļu Dievmātes baznīca palūdus, jo esmu katoliete, kristīta un bieži apciemoju baznīcas. Un šodien bija arī Marijas Magdalēnas baznīca un Doma baznīca tikko bijām. Man ļoti patīk svētas vietas, jo es eju pa baznīcam, jo tagad es ļoti daudz strādāju pie sava ciltskoka, un tāpēc es gribu palūgties visas baznīcas, lai manam ciltskokam ir piedoti visi grēki, un lai mūsu ciltskoks atkal apvienojas tā, kā bija vecos laikos, kad viņi dzīvoja viena sāļķa, bet ļoti sāpīgi, jo mūsu sāļķu vairāk nav pat Latvijas kārti, viņi ir nogājusi, tur ir paglabāti visi iedzīvotāji gandrīz, un no tās sāļas ir uz pirktiem skaistīti cilvēki, kuri vēl ir starp dzīvajiem, un starp tiem ir arī mana mamma. Un vai tur arī ir baznīca? Jā, tur ir liela skaista Viļakas baznīca, kuru es ļoti mīlu, un kad es braucu uz Latgali, uz savu senču zemi, es noteikti viņu apmeklēju, un aizpagājuši gadu mums bija arī, es biju iztaisījusi mūsu ciltskokam salidojumu, un mēs bijām aizgājuši uz baznīcu, un priesteris bija tik miļš, un atļauja mums pacelties uz baznīca torņa un paskatīties uz savas dzimtas puses Viļakas un apkārtne no baznīcas skata putnu lidojumā. Kā jūs domājat, kāpēc cilvēkiem ir vajadzīgas šādas baznīcas naktis kā šodiena? Lai cilvēki atgrieztos pie īstiem dieviem, neietu uz tiem sektantu baznīcām, bet atgrieztos tieši pie savu senču ticības, un lai cilvēki sajustu, ka Dievs patiešām ir, jo 1979. gada es biju tikusi zem mašīnas. Es nezinu, ne visi man tic, bet es runāju pašu Jēzu, un viņš man teica, meitene, tev nav laiks atrasties debesis, tev vēl uz zemes ir daudz darba. Un tagad, kad es sāku nodarboties ar savu ciltskoku vēsturi, es sapratu, ka viņš domāja un runāja tieši par to, ka man ir jāsavāc visu savu ciltskoku, ka vecos laikos visus kopā un jāsadraudzē un dzīvot ar Dievu sirdi un domas. Un es visu laiku lūdzos, jo man ir meita un man ir mazmeita, kurai ir 3,5 gadiņam, viņa tikai nesen gandrīz negāja bojā, viņam pagraba bija ugunsgrēks, un es saprotu, ka ciltskoks mūs aizsargā. Un es ļoti mīlu savu meitu un esmu ļoti lepna par viņu, ka viņa ir tik labs cilvēks un ka viņa mācā un palīdz arī citiem un neaizmirst arī savus tuviniekus. Bet kā ir ar baznīcu? Viņi iet bērni, jūsu bērni iet baznīcā? Jā, mana meita arī kristīta katoliete, bet diemžēl pagaidām mazmeita nav kristīta, bet es ar meitu izrunāšu un tuvākā laikā noteikti nokristīsim mazmeitiņu arī, lai viņu Dievs sargā un lai vienmēr viņa eņģeļi stāv blakus. Atvērto